Kad mēs sākam mācīties par daudzskaitņu šķēlumu ar plakni, mums jāievēro pāris īpašības. Ja mums divi punkti pieder šķēlumu plaknē, tad taisna, kas novilkts ar šiem punktiem, arī pieder šķēlumu plaknē. Ja taisna pieder šķēlumu plaknē, tad katrs tās punkts arī pieder šķēlumu plaknē. Nu, un taisnstūri paralēli skāģiem ir noteikti, ja šķēlums iet cauri vienu no paralēlām plaknēm, tad tas šķeļ arī otru plakni. Un šķēluma līnijas paralēlās plaknēs ir paralēlas. Bet, nu, mums šoreiz ir dots kups, un mums ir jāuzvelk kuba šķēlums caur punktiem MB1N. Savienosim līniju ar līniju MB1, B1N un pamatu MN, bet pamatu plakni mēs neredzam, tāpēc tai līnijai jābūt raustītai. Mēs esam ieguvuši šķēlumā trīsstūri MB1N ietonēšu. Šis ir pats vienkāršākais gadījums. Vēl vienkāršāks būtu, ja kups tiktu šķelts ar, teiksim, taisni B1C1, tad šķēlums būtu nogrieznis B1C1. Bet, nu, mums ir dots vēl viens kups. Šoreiz punkti NMP doti uz savādākām skaldnēm. Nu, tie, kas atrodas vienās skaldnēs, tos mēs varam savienot. NM ar redzamu līniju. NP ar redzamu līniju. Jā, bet ko tālāk? Vajadzētu kaut kā paturpināt, lai mēs apmēram šeit iegūtu šķēlumu. Paturpināsim taisni NM tik tālu, lai viņa krustotu B1C1 pagarinājumu. Kaut kādā punktā O1. Ko tas punkts mums dos? O1, kas atrodas uz taisnes B1C1, atrodas vienā plaknē ar P. Tātad šīs līnijas var savienot, P punktus var savienot PO1. Un mēs esam ieguvuši kaut kādu papildus punktiņu, nosaukšu par O2, un pa aizmugurējo skaldni varētu tagad mierīgi savienot ar raustītu līniju, neredzamo līniju MO2. Un figūra NMO2P ir prasītā šķēluma plakne kubam caur punktiem NMP. Vēl kāds piemērs. Atkal ir dots kups. Vienā plaknē, kreisajā sānu plaknē atrodas MN. To es varu zīmēt ar raustītu līniju. Vēl es varu savienot. Vienā plaknē arī atrodas MP. Un ko tālāk? Tālāk mums nav nekas zināms. Pagarināsim MN. Pagarināsim viņu uz priekšpusi tik tālu, lai viņai varētu uzzīmēt šķēlumu ar DA pagarinājumu. Un mēs iegūstam kaut kādu punktu, papildus punktu O1. Šis DA pagarinājums DO1 atrodas pamata plaknē, un es viņu varētu savienot ar punktu P, bet man šķiet, ka man šeit vēl gribēsies tālāk zīmēt viņu. No O1 uz P zīmē raustīt, jo reāli no šķēluma man šis te pamata plaknes P un šis te jaunais krustpunkts priekš šķēluma būs neredzams. PO2 ir šķēluma līnija neredzama. Tagad kaut kā jāiziet uz aizmugurējās plaknes N punktiņu. Nu, tad pagarināsim DC.
līdz kruspunktam O3. Savienosim N ar O3. Ieguvām papildus punktu O4. Un mums te pietrūkst tikai savienot ar nepārtrauktu līniju O2 un O4. Šis te iegūtais piecstūris MNO4O2P ir kuba šķēlums ar plakni, kas iet caur punktiem MNP. Iekrāsoju figūru. Tieši tik vienkārši. Paldies par uzmanību!